Tā, sveicināti. Tad šodien testēsim, kā lec mērs sadaisi. Vesela strīpiņa 18 grādi. Šitais ir benzīns, stāvēja šķūnītī, kādu grādu siltāks droši vien. Ko tad viņš mums dara? Lampiņas deg pozitīvi. Čo tu baigi nelec? Re, gatavs. Iesim pie nākamā. Tātad nākamais Mercedes mums ir S klase, 3.2 dīzelīts. Oho. Redz, atslēdzās arī. Un ko tad viņš mums rādīs? -19,5 rāda. Tā, klausītas laikam ir. Oho. Interesanti. Nu, re. Rūca, bet pārūca. Nu, teiksim tā, ja es būtu pilsētā, es sāktu uztraukties jau. Nu, es teiktu, ka nebūs. Tātad šis pievielām. Un nākamais ir 2.2 dīzelīts CDI. Tā. Atradīsim atslēgas attiecīgās. Cik tu mums šis rāda? Šis rāda 19 grādus. O, tad rādījās, ka kvalificīti nodzisīs. Good! Bet ar šo mēs nekur nevaram aizbraukt. Mīkstais viņam ir. Nu, tad testējam nākamo. 2.2 dīzelīts, 612. Ar šo jau bija no rīta problēmas, tāpēc jau viņš te stāv. Pieminēsim, ka tas, kurš tikko pielaicis, tam bija viedas degviela. Šim ir cirkuļa degviela. Tā. Krāsits silda ļoti ilgi. Neskatoties, ka Bosch aķīts ir gadu vecs, 95 nelec tāpat. Varbūt jāuzlādē kādreiz. Un es teiktu, ka nebūs te nekā. Labi, iesim nākamo meklēt. Un šis mums ir 603. dīzelīts, 3 litrīgs, 6 cilindru. Par pākas saturu es baigi neko nekomentēšu. Dīzeļa tur točna nav. Tā. Reventilators strādā. Šim arī ir jauns akumulators. Nodzisīs un startējam. Starters. Nenodzisīs. Startējam tāpat. Šis nebija nekāds pārsteigums, tur tā
tukšgaitiņu viņš neturēs. Re, nodzis kalsoču lampiņu, baigi ideāli. Nu, šis nebija pārsteigums, tam tā bija jābūt. Nu, labi. Tur kā jātur gāze. Rūktiņš rūdz, brauktiņš brauks. Nu, tad notestējam pārējai, tas gan no Mercedes. Ko šis mums teiks par visu šito. O, šitam arī mīkstais. Ideāli. Šitais ir laikam benzīnieks. Vismaz bākā. O, re, kur kvalsets? Nav. Oho. Te kaut kas bloķējās. Šim arī ir kas jauns laķīts. Nu tāda nu pagāja, tā raibais rīts. Tātad divi no cik drapakiem sanāk? Nē, 3 rūdz. Benzīnieks arī rūdz. Nu, tad darbināt savus dīzeļus. Visiem jauka diena.